Laudiķēja, protams, atkal drupas, kā vienmēr. Jā, kā vienmēr. Laudiķēja. Un Laudiķijas draudzes eņģelim raksta, tā ir 3. nodaļa. Tad mēs pagaidām vēl tikai 3. nodaļā esam, jā. Un no 14. panta es visu nelasīšu, jo tad ejot cauri mēs to visu izlasīsim, jā. Bet, varbūt dažu pantīts tikai. Un Laudiķējas draudzes eņģelim raksti, tā saka tas, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Tad Jēzus atklāja sevi, ka es esmu bijis pirms visa, es būšu pēc visa, ja? Es esmu sākums un beigas. Amen. Un tālāk viņš tur parāda jau problēmas, ja? Kādas ir Laudiķējas draudzē. Un arī mēs sāksim skatīties. Tātad ļoti interesanti. Laudiķēja, reku te viņa atrodas, ja? Šeit. Un interesanti ir tas, ka šī te pilsēta, viņa atrodas krustcelēs starp tām pilsētām, ko mēs skatījāmies. Smirna, Pergama, Tiatīra, Sarda, Filadelfija un Efeza. Redziet, lielie tirdzniecības ceļi, viņi apvienojās vai iet caur Laudiķēju. Tas nozīmē, ka Laudiķējā, kā teikt, viņa uzsūc visu pārējo, kas ir pārējās vietās. Jā, pārējās vietās. Ja šodien Holandē mēs redzam, kādas nepareizas lietas tur notiek. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir ostas pilsēta. Un caur Holandi gāja no visām zemes malām, gāja uz Eiropu, uz leju un visādi nāca. Ja? Un tāpēc negribu, tas kaut kas savu atstāja. Ja? Kaut kādu iespēju. Arī Laudiķējā tieši tas pats. Tātad Laudiķēja ir tā kā krustcelēs, ja? Un caur viņu arī daudz lietas gājuši cauri un daudz lietas notikušas. Bet tai pašā arī pilsētā ir draudze. Un tāpēc tas vēstījums ir Laudiķējas draudzei vai Laudiķējas draudzes eņģelim, ja? Ir. Un tātad Laudiķēja, kas tā ir pa pilsētu? Atkal ir ļoti svarīgi redzēt, tas, kas bija ar pilsētu, tas noteikti arī tie gribi simbolizē draudzi. Tātad identificē draudzi. Tātad, atcerieties, pirms tam arī mēs skatījāmies. Daudzas lietas, ja? Kāda ir pilsētā, kas notika, tas grib vai negrib, kaut kā ietekmē arī draudzi. Ja? Un otrādi. Tātad Laudiķēja, tātad, ja tur gāja tirdzniecības ceļi, pirmkārt, viņi bija ļoti bagāta pilsēta. Viņi bija ļoti bagāta pilsēta, tā bija tirdzniecības pilsēta. Caur viņu gāja, ja, tātad no jūras, no Pergamas, no Efezas, no gandrīz turpat arī Smirna netālu pie jūras ir, ja. Un tātad tie visi gāja, un gāja tālāk uz Antiohiju, uz Kapadoķiju, uz Āziju tur tālāk, ja. Visi tie tirdzniecības ceļi. Un tas nozīmē, ja tev caur pilsētu iet, tur ir tirdzniecība, tur ir viss, ja, viņi ir bagāti. Un, protams, kur ir bagātība, tur var problēma rasties. Jā, var rasties problēma. Es nedomāju, ka Kroņaucē ir tik daudz problēmas kā Rīgā. Miesīgas tādas problēmas, jā, izvirtības, visādas tādas lietas, jā. Tomēr, Kroņauts ir neliels ciemats, jā, un nav varbūt iespējas tik, kā Rīgā, jā, tur vispār briesmas, jā, vai Jelgavā, jā. Tātad tas pats te, ja tev ir milzīga pilsēta, ja viņi ir attīstīta, viss, ir daudz vairāk visāds tādas lietas. Un, protams, ja viņi ir bagāta, tātad arī. Kas notika tur? Kas tajā pilsētā bija? Interesanti, ka tā ir pilsēta, kur sāka šūt tunikas. Tas ir austrumu apģērbs, ja? I vīriešiem, i sievietēm bija tunikas tāds, ja? Tā kā halāti, teiksim, ja? Un, protams, no zīda bagāti bija. Un tas ļoti veicināja to biznesu, ļoti veicināja biznesu. Tur bija attīstīta arī zemkopība. Bija arī zemkopība attīstīta, un arī bija attīstīts banku sektors. Tātad, redziet, labi, te nav tunikas, bet no tiem materiāliem, ja? Tātad bankas sektors, redziet, izrādās tur Luminors bijis, Seb banka tur ir bijusi. Šauļu banka arī bijusi tāda Laudiķējā. Tāda pilsēta. Ja. Es vienkārši paņēmu tādu bildīti. Ja. Bet arī bankas sektors jau tajā laikā, ja, bija attīstīts.
šajā pilsētā, tāpēc, ka tā bija milzīga tirdzniecības pilsēta. Milzīga naudas plūsmas tur gāja cauri. Amen. Un kas arī interesanti, ka šajā pilsētā es paņēmu tādu tā kā piliens, ja? Bet šajā pilsētā, tā bija pirmā pilsēta, kur izgudroja acu smēri. Smēri priekš acīm. Dziedniecības smēri priekš acīm. Kam acis bija slimas, ja? Bija smērīte. Un tur, tajā pilsētā Laudiķejā. Un vēlāk mēs redzēsim, kad Jēzus arī min šīs lietas. Viņš arī min šīs lietas. Ja? Tātad, redziet, viņa bija diezgan attīstīta pilsēta. Bet viena lieta, kas bija mīnusā šai pilsētai. Šī pilsētā blakus nebija neviena ūdens avota. Un, protams, bez ūdens nav iespējams dzīvot. Un tā kā nebija neviena avota, bet apmēram kaut kādi 10 kilometri no šīs te pilsētas kalnos bija avoti. Bija, kaut kādi tie avoti nāca. Un tagad viņiem vajadzēja no tās tur vietas to ūdeni kaut kā dabūt līdz pilsētai. Un arī, un cilvēki, protams, to panāca. Un redziet, tie nav tilti. Tā mums liekas, ka tilti. Tie nav tilti, tie ir akvedukti. Šeit apakšā viņi vienkārši ir uzcelti augstu, lai būtu visu laiku no kalniem tāds slīpums ietu, lēdzens. Un augšā ir sile, vienkārši sile. Un ūdens no kalniem pa šiem akveduktiem tika novadīts uz pilsētu. Ja? Vēl joprojām, tie ir reāli, ja? Joprojām viņi tādi vēl ir tur, tie visi. Ja? Tātad viņi apmēram 9,7, 10 kilometru attālumā. Ja? Tātad pa šiem te kanāliem, pa tām silēm vai akveduktiem, ja? Šis ūdens tika piegādāts pilsētai. Amen. Tātad, kamēr, protams, no avota, no zemes, ja, no klīnces, nezinu, no kurienes tur, ja. Šis ūdens nāca, viņš bija augsts, avota ūdens augsts. Ja vienīgi, ja tas nav kāds geizers vai kas, ja. Viņš nāca augsts. Un ziniet, kamēr viņš nonāca līdz pilsētai, šis ūdens kļuva silts, remdens. Viņš kļuva silts. Ja. Un, ziniet, siltā ūdenī daudz ātrāk izplatās baktērijas, dažādas slimības. Un ļoti interesanti. Un tad, kad Jēzus uzrunā draudzi, viņš visas šīs lietas min. Mēs par to lasīsim. Viņš visas šīs lietas min. Un tas ir ļoti zīmīgi, kad viņš vienkārši salīdzina šīs te lietas. Viņš salīdzina šīs lietas. Un redziet, cik svarīgi, lai mums, redziet, ūdens 0 grādi, ja? Tas ir augsts ūdens. Vai augsts ūdens mūs atstās vienaldzīgu? Protams, ka nē. Vai skudriņas, vai, tu zini, jā, to ātri ārā, vai kas. Es kādreiz vasarā zem augstas dušas, jā, kaut kas notiek. Un tai pašā laikā, labi, nevajag 100 grādi, tu izvārīsies, jā, bet pietiek kaut kāds 60-70 grādi, karsts ūdens, jā. Vai tas vienaldzīgi tev atstās? Nē. Arī nē. Reakcija būs, pareizi. Uz augstu vai karstu ūdeni ir reakcija. Ai, ir remdens ūdens. Mēs aizbraucam uz Spāniju. 26 grādi ūdens. Tu iekšā, tev negribas ārā iet. Un tik labi, tik forši, varētu gulēt. Jā. Bet nav tā kā tu iekšā trīcošam samie, baigi forši tā vēsma, viss, jā. Vai tā kā pirtī karstā ūdenī kaut kur. Redziet, tur tā lieta. Un šis ūdens arī, tur viņš bija augsts, tur viņš bija tīrs. Kamēr viņš nāca līdz pilsētai, viņš sasila. Tāpēc, ka tā ir siltā zeme. Viņš sasila. Viņš kļuva remdens. Viņš kļuva, es nezinu, karstā laikā, kā ir dzert augstu vai remdenu ūdeni. Vajadzētu dzert remdenu, bet efekts lielāk, kā efekts tev no augsta ūdens. Kurš grib, mēs vienmēr no ledskapiem gribam ņemt. Es kā piemēru saku, ja, kad remdenu tu dzer vai tu nedzer,
Protams, ka jādzer remdens, lai nesaukstēties vai kā angīnu nedabūt, ja? Bet gribās jau to augsto. Vai karstu tēju. Es nezinu, kurš dzer remdenu tēju. Man nepatīk. Ne kafija remdena, ne tēja remdena. Ja? Labi, ne tāda, ka tu mēli aplaucē, ja? Bet, ka tu dzer, saka, jābūt taču, kafija ir kafija, tu jūti, ka tu iedzer pa mazām malciņām, ja? Un kā remdena, un izdzer un visu, ko tu tur izdzer. Es tāds esmu, es nezinu, kā jūs esat. Jā, es nezinu. Es tāds esmu. Amen. Tātad redziet, un šeit Jēzus, tātad viņš pirmo lietu, ko viņš norāda Laudiķijas draudzē. Un skatieties, šeit es zinu tavus darbus, 15. pantiņā. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Un tālāk viņš secina, kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Kāpēc Jēzus to runā? Runā, protams, viņš nerunā tagad par ūdeni, kas plūstē pilsētā. Viņš runā par cilvēku avotiem, par cilvēku sirdi. Un viņš saka, klausies, tu neesi ne augsts, ne karsts. Tu esi kā tas ūdens starp tiem akveduktiem, kamēr tie 10 kilometri tu esi atnācis, tu jau esi atdzisis. Ja? Tu esi sasils vai viss, tu esi remdens kļuvis. Ja? Un te Jēzus viņš saka, man nepatīk ne remdeni, man nepatīk remdeni. Kaut jau tu būsi augsts vai karsts. Un atkal interesanti, divi tie pretstati. Un Jēzus saka, vai karsts vai augsts, tikai neremdens. Tikai neremdens. Ļoti interesanti. Pirms atgriešanās no grēkiem, es vienkārši salīdzinu. Pirms atgriešanās no grēkiem, es biju kā ledus gabals. Mēs visi tādi bijām, tieši tā. Mēs bijām augsti pret Dievu, pret Dievu mīlestību, pret Kristu, pat pret cilvēkiem. Mēs neremdeni, bet augsti bijām pret to. Bet tad, kad mēs noticējām Jēzum Kristum, kad mēs pieņēmām viņu, svētākā uguns aizdegās mūsos, amen. Mēs kļūstam kādi? Karsti. Mēs degam priekš tā kunga, amen. Amen. Es zinu, ka mēs arī šodien, labi, ārēji varbūt tu neizrādi, ka tu tur dedzi, ja? Bet es ticu, ka Dievs vairāk skatās tavā sirdī, lai tavā sirds deg. Varbūt tu pēc savas dabas esi tāds klusts cilvēks, bet savā sirdī tev ir jābūt karstam, tev ir jādeg tam kungam. Amen. Un šeit Jēzus arī saka, že klausies, vai nu augsts, vai nu karsts, tikai neesi remdens. Tikai neesi remdens. Laudiķieši nebija augsti. Viņi nebija augsti, bet viņi nebija arī karsti. Viņi nebija ne augsti, ne karsti. Viņi bija tādi, piedodiet par to izteicienu, ņeriba ņemjasa. Ir krieviem tāds teiciens, kuri zina, jā. Tādi, nezinu kas, jā. Nezinu kas. Ērkšķi. Kāpēc? Kāpēc viņi bija remdeni? Kāpēc viņi nebija tādi, labi, tu esi neticīgs, tu esi augsts, vai tu esi ticīgs, tagad tu esi karsts, viss, jā. Bet nē, viņi tā pa vidiņam kaut ko mēģināja. Ziniet, Jēzus jau savos kalnas prediķos, viņš jau bieži teica, ja, nav iespējams kalpot diviem kungiem. Nav iespējams uz diviem krēsliem nosēdēt. Nav iespējams. Vai vienu tu iemīlēsi, otru tu ienīdīsi. Un tas viss. Cilvēks ir tāds, ka viņš cenšas to izdarīt. Izpatikt itam. Un uz abiem krēsliem apsēsties. Kamēr vienreiz kā sēdīsies, tā būs uz grīdas. Jā. Un laudiķieši, ja, viņi tādi bija. Ne karsti, ne augsti. Viņi bija remdeni. Un kāpēc? Kāpēc var cilvēks kļūt remdens? Es tagad runāju patiešām par tiem, kas bija karsti. Par tiem, kas bija ticīgi cilvēki. Jo tā vēsts ir ticīgiem cilvēkiem. Tas nav pārmetums neticīgajiem. Nē, ticīgajiem. Tātad ticīgs cilvēks, kurš bija karstam kungam, viņš var kļūt remdens. Un šī vēsts ir draudzē, pareizi. Un ja es saku, kaut jau tu būtu karsts vai augsts, protams, viņš labāk gribētu, lai mēs esam karsti. Un kas var veicināt, lai mēs kļūtu remdeni? Pasaules rūpes, vienaldzība, grēks.
Ja? Patiešām, tas pareizs atbildes. Un viss šīs lietas, ja, viņas var veicināt. Kāpēc? Tāpēc, ka tā vide, kurā viņi dzīvoja, viņi ļāva šai videi viņus ietekmēt. Ja pārnestā nozīmē, viņi ļāva šim remdenam ūdenim, kas nāca no kalniem, ietekmēt viņus un atdzesēt viņus. Amen. Un tāpēc mums ir ļoti jāuzmanās, lai mēs pieļautu šī pasaules viltībai, šīs pasaules sistēmai, šīm pasaules lietām ietekmēt mūs. Viņi ar varu to darīs. Viņi ar varu to darīs. Viņi nekad nesamierināsies, ka blakus viņiem ir kādi, kas viņus nepieņem, kas cīnās pret viņiem. Tāpēc viņi centīsies mums padarīt sev līdzīgus. Amen. Mateja evaņģēlē 13. nodaļā. 22. pantiņā, Jēzus runā. Viņš runā par sējēju, kas izgāja sēt, un bija dažādas augsnes. Un šeit 22. pantiņā viņš saka, bet kas sēts ērkšķos, tas ir tas, kas vārdu dzird, un šīs pasaules zūdīšanās, un bagātības viltība nomāc vārdu, un viņš nenes augļus. Redziet, tātad, ja mēs neizravējam, ja mēs ļaujam nezālēm, ērkšķiem uzaugt mūsu sirds dārzā, tad tur nāks, un tie ērkšķi ir salīdzināti ar ko? Ar zūdīšanos, ar viltību, ar pasaules bagātību, ar pievilšanu, visādām tādām lietām. Ja? Un viņas nomāks to dzīvību, to karstumu, kas ir mūsos. Tāpēc mēs nedrīkstam pieļaut to darīt. Amen. Tātad redziet, cik svarīgi, lai mēs pasargājam sevi dedzīgus tam kungam. Dedzīgus tam kungam. Amen. Un vienkārši varētu tādu secinājumu izriet no tā, ka Laudiķejas draudze, viņi nepretojās Jēzum. Viņi nepretojās Jēzum Kristum, ja? Bet arī viņi netuvojās Jēzum Kristum. Tā. Jēzu, jā, mēs atnācam, mēs tev ticam, bet tu mūs te tā liec mierā, jā, tu mūs te tā pārāk daudz neliec mums neko darīt, jā. Es te no visa negribu atteikties, jā, bet jā, nu kaut kā es atsakos, bet kaut ko es paturu, jā. Nu tāda viņi bija, tāda dremdena, ne šis, ne tas, jā. Ko? Nu ļoti pazīstam, tieši tā, jā. Citreiz viņi gāja, citreiz viņi negāja uz draudzi. Gribu atnāku, negribu neatnāku. Protams, es tagad nepārmatu tiem, kam ir darbs, kam neļauj darbs, tā ir cita lieta. Un mēs arī katru reizi lūdzam par to, lai Dievs iejaucās, lai Dievs palīdz, ja? Vai darbu izmaina, vai darba devēja sirdi izmaina, ja? Un tā tālāk. Ja? Bet, mīļie, ir lietas, kur mēs paši pieļaujam šīs lietas. Man šodien tur tādas lietiņas kaut kādas ir, ja? Slikti jūtos. Kur tad tev vēl skriet ātrāk, ja tu slikti jūties? Uz draudzi jāskrien. Kur tevi stiprinās, kur par tevi aizlūgs. Amen. Tāda redziet. Un tāpat arī, es vienkārši tā ņemu tās lietas, kas ir bibliskas, ja, par 10. tiesu. Ja, arī citreiz es dodu, citreiz es nedodu. Man tagad baigi forši finansiāli, es varu iesēt. Tagad man tā ir grūti, varbūt jūs man labāk iedodiet. Protams, ir laiks, kad arī draudze var iesaistīties tavās bēdās un palīdzēt tev. Amen. Bet attiecībā uz 10. tiesu, tur nav mūsu izvēle. Tas ir noteikts no Dieva. Un tāpēc, ja mēs tā gribu dodu, gribu nedodu, bet es tā domāju, tas nozīmē, ka tu esi remdens. Remdens. Ja es saku, nē, vai nu augsts, vai nu karsts. Amen. Tu nevari tā, dažreiz es gribu lūgt Dievu, dažreiz es negribu lūgt Dievu. Tā nav mūsu izvēle. Tas ir mūsu pienākums kā ticīgiem Dievu bērniem. Lūgt Dievu. Amen. Cik bieži, cik daudz tu lūdz? Protams, tas ir tavā ziņā. Tas ir katra tavā ziņā. Ir cilvēki, kas lūdz varbūt pusdienu no visu savu dienas. Ir kādi, kas varbūt tikai stundu lūdz, varbūt kāds pusstundu tikai lūdz. Bet mēs lūdzam Dievu. Un tu nevari teikt tā, šodien tāda, draņķīga diena, nelūkšu es šodien. Jā, aizmirstu palūgt to Dievu. Tad jautājums, vai tu esi karsts? Drīzāk tu esi remdens.
ja tu pieļauj tādas lietas. Ja? Un Jēzus, viņš to norāda Laodiķejas draudzē. Ne tāpēc, lai viņus pazudinātu, bet tāpēc, lai viņus atgrieztu. Atgrieztu atpakaļ uz pareizā ceļa. Amen. Atgriezt uz pareizā ceļa. Tātad mēs nevaram tikai savu labumu, bet izklaidēties gribu. Ja? Man tagad jāizbrauc kaut kur izklaidēties. Mēs visi esam cilvēki. Mums visiem vajag kaut kādas lietas. Mums ir vajadzības. Amen. Bet Dieva vārds ir teica, 6 dienas dari to, ko tu esi ieplānojis darīt. 7. diena ir priekš manis. Dievs to tā ir nolicis. Es nevienam nepārmetu. Es to neesmu nolicis. Es nenolieku savus kaut kādus likumus. To Dievs ir nolicis jau pašā sākumā. Dievs to ir nolicis. Paklausīsim Dievu. Neļausim šiem ārējiem faktoriem mūs ietekmēt. Tāpēc, ka viņš vienmēr izdomās tev darbs, vienmēr piemetīs tev izklaides, vienmēr piemetīs tev draugus, vienmēr kaut kādas jubilejas, vienmēr kaut kādi pasākumi būs. Un, ziniet, vienmēr viņi ir svētdienās. Un es esmu redzējis mūsu Jelgavas draudzē. Tie sportisti, viņi patiešām ir sportisti. Un viņiem katreiz ir viņi nav profesionāļi. Ja? Es saprotu, ka ir profesionāļi, kuri tur, tā ir viņa dzīve, viņi tur aizbrauc pat uz mēnešiem kaut kur prom. Ja? Bet, amatieri, bet kaut kāds tur tenisu spēlēt. Ja? Un kā svētdien tā viņam ir mači. Labi, vienreiz, otrais, bet pēc tam ieliek tā sistēma. Un jūs ziniet, šis cilvēks vairs nav draudzē. Nav draudzē, apostāze, atzis. Viss, nav vairs vilkmes, nav vajadzības. Un tā kā vairs nav pat vairs tie mači, ja? Nezinu, kā es tagad tā un tā. Redziet, kas notiek, ja? Tāpēc ļoti, ļoti jāuzmas. Mēs nedrīkstam pieļaut šīs te lietas. Un pašā sākumā vajadzētu to apturēt. Jo viņš jau ir viltīgs ļoti velns. Viņš pienāks pie mums tā, neuzreiz tā uzkraus tev veselu vezumu virsū, ja? Pabišķītim. Tas nav kā pārmetums, ja? Ilga gribēja būt šodien, meita atbrauc. Es saprotu ģimene, tagad tas nav pārmetums, ja? Bet vienkārši ieraudzīt to, kad šobrīd atbrauca meita, ja? Paldies Dievu, lai viņi paliek ar meitu. Es saprotu, es nezinu, ja man atbrauktu, es laikam tik un tā uz draudzi aizbrauku. Tas es esmu, es nevienam neko, ja? Bet nākošreiz varbūt ne meita, draudzene. Kā piemērs. Man draudzene ciemos atbrauc. Man taču viņai vajag evaņģēliju tas nav pie jūga. Nedomājiet, ja? Un kur vēl labāk savu draugu vai draudzeni atvest uz draudzi? Lai viņi pabūt svētā gara klātbūtnē. Un mēs pat nevaram iedomāties, ko Dievs var izdarīt viņas sirdī. Amen. Tāpēc būsim ļoti uzmanīgi pret šīm lietām. Amen. Tātad viņi nebija pārāk labi, bet viņi arī nebija pārāk slikti. Ziniet, es jau neesmu tāds kā tas tur. Atceraties, ja es stāstīju par buitnieku un par nabagu, ja, un par to farizēju. Ja. Redziet, mēs jau arī tā, ja. Es jau vienreiz mēnesī atnāku uz draudzi, es jau neesmu mums tik slikts, es jau tur šatāt 10. tiesu iedodu, es jau arī bībelīti šatāt palasu, jā. Un es jau to dieviņu arī šatāt piesaucu. Ziniet, kad es dzirdu šitādas vārds, jā, man jau ir secinājums, es zinu, kas notiek. Tas nozīmē, ka cilvēks ir ļoti tuvu pie apostāzes pienācis. Ļoti tuvu ir piegājis pie atkrišanas. Un tur jāuzklausa Jēzus vārdi iekarsies, atgriezies un iekarsies. Cēli pazudīs. Nemanot, tu novirzīsies no šaurā ceļu uz plato ceļu, kas aizved uz pazušanu. Tāpēc ir tik svarīgi. Varbūt izklausās tādi spēcīgi, baisi vārdi, bet tie ir patiesi vārdi. Tie ir patiesi vārdi. Ziniet, viegli iet tur, kur tevi nes, vilnis nes, trauma nes tevi, jā. Bet grūti ir pret straumu iet. Amen. Šī pasaule vienkārši nes cilvēkus pazušanā. Un ja mēs gribam izrauties no turies, mums vajag pagriezties pret straumi un paklausīt Jēzum Kristum un iet pie Jēzus Kristus. Amen. Tātad redziet,
viņi bija remdeni. Un kā es pirmī teicu, remdenos ūdeņos daudz vieglāk tārpiņiem, kukainīšiem ieperināties, vīrusiņiem ieperināties. Jā, un daudz vieglāk. Augstā ūdenī tu tik ātri neatradīsi kaut kāds vīrus, vēl kaut kas. Karstā viņi tur nobeidzās visi. Jā. Nu, redziet, ar remdenā ļoti ātri. Un tāpēc remdenos cilvēkos ļoti ātri pasaule vienkārši dzen savas saknes. Ļoti viegli pārņem viņus. Tāpēc būsim karsti. Nebūsim vienaldzīgi par to, kas mums notiek, ar mums notiek. Amen. Cik mēs jau runājam? Nu, pietiks varbūt šodien. Ne? Mēs sākām. Tagad man bišķi jāpiedomā, jo pusstundu mums izmainījās, tāpēc jā, paskatīsimies vēl vienu lietu un tad arī beigsim, jā, lai nav pārāk daudz informācijas. Jā. 3.17. Nākošā lieta, ko Jēzus arī vēl pārmet, kā teikt, nu ne pārmet, bet problēma, tā ir problēma, viņš norāda, jā. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pa pilnam, un man nevajag nenieka. Ziniet, tā runā kas? Pašpārliecināts cilvēks. Pašpārliecināts cilvēks. Ko tu man te māci? Es visu labi zinu. Es labāk par tevi zinu, kā vajag dzīvot. Ko tu man te māci? Var otro pamācīt. Un tie pašpārliecināti cilvēki. Un Jēzus šeit pasaka Laodiķijas draudzē. Mīļā draudze, tu esi pašpārliecināta par sevi. Tu esi pašpārliecināta par sevi. Nu, bagāts cilvēks. Dzīvo laimīgi, jā. Mētā naudu. Nekas netrūkst, jā. Ziniet, pašpārliecināts cilvēks, viņš atrodas ļoti bīstamā stāvoklī, tāpēc, ka viņš pat nepamana, kurā stāvoklī viņš atrodas, teiksim tā. Kāpēc Jēzus teica, kaut jau tu būtu vai augsts vai karsts? Kāpēc viņš tā teica? Ja? Tātad Jēzum ir svarīgi, lai ir kaut kādas, ir tā krasa atšķirība. Un jūs ziniet, ja mēs runājam par remdenu kristieti, tad remdens kristietis ir bīstamāks par augstu neticīgu cilvēku. Halo? Amen. Remdens kristietis ir bīstamāks par augstu neticīgu cilvēku vai grēcinieku. Kāpēc? Tāpēc, ka augsts grēcinieks, viņš var atgriezties no saviem grēkiem. Viņš var iekarsties. Remdens kristietis, viņam ļoti grūti iedegties. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņš uzskata, ka ar viņu viss ir kārtībā. Viņš uzskata, ka ar viņu viss ir kārtībā. Viņš ir pašpārliecināts. Dievs mani mīl. Es kaut kā tur 10 gadus atpakaļ pateicu līdzi mācītājiem, Jēzus ir mans kungs. Es esmu kristīts. Zīdainis vai bērnībā vienalga. Un ļoti daudz tādi ir latvieši, kuri uzskata, viņi ir remdeni. Viņi uzskata, ka viņi ir glābti. Ka viņiem viss ir kārtībā. Un tie ir pašpārliecināti cilvēki. Un ja es saku, tu saki, ka tu esi bagāts. Protams, ne jau par finansēm iet runa. Tu esi bagāts. Bagāts kur Dievā? Atcerieties šo līdzību Lūkas evaņģēlijā, kur viens bija daudz ražas, un viņš sakrāja šķūņos, un nebija vietas. Un viņš uzcēla jaunus šķūņus, un tie visi pilni bija. Un tagad viņš saka, wow, tagad es varu dzīvot. Un 21. pantā, ja es teica, tu esi nožēlojams. Kāpēc? Tāpēc, ka tu neesi bagāts Dievā. Tu neesi bagāts Dievā. Redziet, remdens kristietis, viņš nav bagāts Dievā. Viņš ir bagāts savā pašpārliecinātībā, savā paštaisnībā. Un tā ir viltus. Ticība, tā ir viltus. Cerība, viltus.
Ja es, tad neteiktu, ja remdenie arī tur vēl noderētu viņam. Viņš neiebilstu, bet viņš saka, tikai neesi remdens. Tikai neesi remdens. Neesi pašpārliecināts par sevi. Nemāni sevi. Ja tu atnāc uz draudzi, ar tevi viss ir kārtībā, tas vēl neko nenozīmē, ka mēs esam draudzē. Dzirdiet? Tas neko nenozīmē, ja es cītīgi dodu 10. tiesu. Tas neko nenozīmē, ka es vēl lasu Bībeli. Jēkabs ļoti labi savā vēstulē teica, svētīgi tie, kas vārdu dzird un dara. Un dara un dzīvo pēc tā vārda. Dzīvo pēc tā vārda. Paklausa Dieva vārdam. Paklausa katram viņa vārdam. Ne to, ko viņi paši izvēlās, ko viņi grib paklausīt, bet paklausa visam Dieva vārdam. Visam Dieva vārdam. Remdenie viņi nekad nejūt vajadzību pēc tuvošanās Dievam. Jo viņi uzskata, ka Dievs ir ar viņiem jau. Dievs varbūt ir ar viņiem, bet vai viņi ir ar Dievu? Ir liels jautājums. Remdens cilvēks. Tā kā es iegāju tajā ūdenī, ja? Un man baigi labi, man vairs neko nevajag. Nu, kas tu? Tik forši ir, ja? Relaksējies. Ja? Un zini, tā var tik ātri iemikt. Un buļbuļi noslikt. Ja godīgi, pat patīkamāk ir peldēties vēsākā ūdenī. Tad ir kaut kāda reakcija, ir kaut kas tāds. Protams, mūsu miesai vienmēr patīk kaut kas tāds foršs. Tāds. Mēs vienreiz aizbraucām uz Jūrmalu, mums bija konference mācītājiem, un tur bija basēns, un vakarā mums atļauja pirti un basēnu izmantot. Ziniet, un basēns, nu, protams, iegāja pirtī iekšā sakars, un tad uzreiz ieskrējām un lecām basēnā, atdzesēties. Mīļie, es, kad ielec tajā basēnā, es tā kā bulta biju ārā no tā basēna. Ziniet, kāpēc? Tajā basēnā bija karsts ūdens. Karsts ūdens. Es nedomāju, es pat necerēju, ziniet, ka tu esi sakars un lec iekšā tajā ūdenī. Nu kā karsts, tur bija 42 vai 43 grādi tāds ūdens. Nu viņš speciāli, tāpēc, ka tas bija ne sanatorijas, bet rehabilitācijas kaut kāds centrs tur un laikam, nu, tiem cilvēkiem sildīt kaulus vai ko, es nezinu. Es, ka ielecu, vēl vairāk man kārsa kaužā. Tāpēc labāk kaut kāda reakcija, amen. Amen. Tāpēc būsim uzmanīgi, lai mēs nekļūtu remdeni. Būsim uzmanīgi. Amen. Pie paša avota ūdens ir vai nu ledaina augsts, vai nu gandrīz vāroši karsts. Pie paša avota. Mīļie, būsim cik vien tuvāk tam kungam. Būsim pie šī dzīvā avota. Amen. Nebūsim tur 9,7 km, 10 km pa to viaduktu, ja, kur jau remdens viss paliek, nu pārnestā nozīmē. Būsim pie paša avota. Pieķersimies viņam, ticēsim viņam, paliksim pie viņa. Amen. Amen. Jo tālāk mēs būsim no avota, jo tālāk no tā kunga, jo remdenāki mēs paliksim. Jo remdenāki mēs paliksim. Amen. Tāpēc, ja mēs arī garīgajā lietās būsim tuvi, mēs lasīsim Bībeli, mēs pieaugsim garīgi. Kāpēc es vienmēr cilvēks iedrošinu mācīties Bībeles skolā? Tāpēc, ka tur ir tāda garīgā atmosfēra, kas ļauj tev vai liek tev mobilizēties, tā kā disciplinēt sevi, lasīt, lūgt. Un tas palīdz neatzist. Tas palīdz neatzist. Protams, tas nenozīmē, ka tikai Bībeles skola to dara. Tu pats mājās var to darīt, ja tu esi patīts kristietis un dedzīgs esi, jā, un mīl to kungu, jā. Protams, tā ir. Bet pats galvenais. Centīsimies patiešām neattālināties no viņa. Ja? Kas mūs tuvina ar to kungu? Tās ir mūsu personīgās attiecības ar viņu, mūsu personīgās lūkšanas ar viņu. Amen. Mūsu iepazīšana caur Bībeli, caur Dievu vārdu, kas vairāk un vairāk viņu iepazīst. Tas man tuvina viņam. Man vieglāk pateikties viņam par to, kas viņš ir. Es zinu, kas viņš ir. Amen. Un tas man tuvina. Tāpēc es saku, ka paliksim pie viņa caur savām lūkšanām, pateicības lūkšanām, caur Dievu vārdu lasīšanu, caur slavēšanu. Tu mājās vai tā kā aina staigā, jā, tos soļus, jā, staigā un slavē to kungu. Amen. Vai balsī, vai klusīt, viņam vienalga, jā. Un ko tas nozīmē? Tu tuvojies tam kungam.
Tu tuvojies viņam. Amen. Tuvosimies viņam. Amen. Tāpēc ir ļoti svarīgi. Un, protams, kad šie te cilvēki pašpārliecinātie cilvēki, viņi palaiž vienu ļoti svarīgu lietu. Viņi neierauga, kādus viņus redz Jēzus. Viņi vairāk ir koncentrēti uz sevi, un viņi redz, kādi viņi ir savās acīs. Jo tas farizejs, kas lūdza Dievu tai Dievu namā, un viņš teica, es jau neesmu. Viņš varēja teikt, kungs, es jau cenšos turēt bauslību, es jau cenšos pildīt tavus likumus, bet viņš ar to neapstājās. Viņš sāka salīdzināt sevi ar citu. Un kādā veidā? Es jau neesmu tāds kā viņš. Tas nozīmē, ka es jau savās acīs esmu labs, bet beigās verdiktu pateica kas? Jēzus Kristus. Un Jēzus pateica, kādu viņš viņu redz. Un tāpēc arī pašpārliecība vai remdenība ir ļoti bīstams stāvoklis, ka mēs vairs nedzirdam, mēs vairs neredzam to, ko Dievs mums saka un kādus viņš mūs redz. Mēs esam ieciklējušies tikai sevī un redzam, cik mēs esam labi. Un tad mēs skatāmies pa labi, pa kreisi un vienmēr gribam salīdzināt sevi ar kādu citu. Un mēs jau nekad neskatāmies uz mācītāju, mēs skatāmies vienmēr uz kādu, kurš ir vājāks par mani, kurš ir bišķi sliktāks par mani. Es jau nemaz tik slikts neesmu, pasties, kāds tas tur. Tas ir ļoti bīstams stāvoklis. Ļoti bīstams stāvoklis. Un tad ir šoks, kad mēs nonākam debesīs. Kungs saka, ej prom no manis, es tevi nekad neesmu pazīmis. Kā? Es tavā vārdā esmu ļaunos gars izzinis. Brīnumus darījis, dziedinājis, slimus. Šak, bet es tevi nepazīstu. Mans vārds darbojās, protams, viņš darbojās. Bet es tevi nepazīstu. Tas ir briesmīgi. Tas ir briesmīgi. Tāpēc, mīļie, centīsimies dzīvot tā, ka mēs esam karsti. Ka mēs atrodamies pie šī īstā avota, pie pašiem iesākumiem, pie viņa. Un lai šī dzīvība neatšķaidīta, viņa nāk mūsos, viņa smeļās mūsos. Tāpēc, ka pasauli viņa centīsies tik ātri atšķaidīt to vīnu, tik ātri atšķaidīt šo karsto vai augsto ūdeni, lai pie tevis atnāk tikai, piedodiet, samazgas, atšķaidīts kaut kādas lietas, un kas tāds, tā kā es teicu, ņeriba ņem jāsa, tāds, ne šis, ne tās, jā. Amen.